šai skaistajai prezentācijām. Lieku paldies Elektrum par uzaicinājumu. Ļoti daudz šodien dzirdēts. Es laikam šodien esmu gandrīz vienīgā, kas ir no otras puses šīm visām sistēmām. Tātad mani sauc Daina Bārdule, esmu Rēzeknes pašvaldības energo pārvaldniece. Un gribētu pastāstīt, kā tad mūsu pusē, kā tas izskatās no otras puses. Tātad energo pārvaldības sistēma Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā kas tā ir? Tā ir sistemātiska pieeja enerģijas rādītāju patēriņiem, plus arī darbības, kas varētu samazināt šo te enerģijas patēriņu. Energo pārvaldības sistēmas sfērā tātad ir iekļautas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums un luksofori. Certifikācija pirmo reizi ir veikta 2019. gadā, un resertifikācijas pēdējais audits ir bijis tātad šā gada janvārī. Kas tad ir svarīgi pirms ieviešanas? Pirms mēs vispār domājam par to, ko tad mēs darīsim, ko tad mēs īsti monitorēsim, ar ko sākt, tad, kad tu esi tajā pusē, kur esmu es. Tev ir vajadzīgs labs konsultants. Tas ir numur 1. Tad ir jāsaprot, kādus datus mēs vēlamies un kādus datus vajag monitorēt. Nākošais ir, ko mēs vēlamies no tā iegūt, ja mēs tomēr izlemjam monitorēt to vai vienu rādītāju. Un nākošais, ko tad mēs darīsim ar to, ko mēs ieguvām, un kādas darbības sekos tam, ko mēs darīsim tālāk. Kā viss sākās 2018. gadā, tātad bija konsultanti, tika sastādīts šāds te plāns, kurā nedēļā, ko mēs darām, kad mēs sākam analizēt kaut kādus esošos dokumentus. Pa soļam tika salikti tātad šāds te plāns, pie kura mēs ļoti, ļoti stingri pieturējāmies, katram bija darāms savs darbiņš. Un tātad galvenais, kas no šī te visa ieviešot energo pārvaldības sistēmu, tātad galvenā dokumentācija, kas pašvaldībā rodās, ir vadības pārskats, energo pārvaldības rīcības plāns un rokas grāmata. Šie ir tātad šie 3 galvenie dokumenti. Tātad šos iegūtos datus, kas droši vien katrā iestādē pa lielam ir pieejami grāmatvedībā, šie te grāmatvedības dati sāka iet uz arhīviem, kuriem viņi ir pieejami, un sākām likt vienu visu lielā Excel tabulā. Excel tabula bija, pagāja gadi, viens digitalizējas, otrs digitalizējas, ko tad darīsim mēs? Jāsaprot, kāpēc to vajag, ko mēs gribam darīt, ko mēs vēlamies no tā iegūt, lai tas būtu vieglāks darbs, lai tas būtu pārskatāmāk, bet arī Excelīt, kā var redzēt, un tika izsvērts pašvaldībā, tad, kurus objektus pieslēgt šeit digitalizācijas uzskaitē, jo tomēr tie ir līdzekļi. Tie ir iegūtie līdzekļi, un tad jāsaprot, tad, ko tad mēs no tā iegūstam, kāda ir tā atdeve. Tātad te ieraugot to, kā izskatās ēkas patēriņš grafikos, tad, kad nav digitālā uzskaite, tas ir apakšā dotajā brīdī ir siltumenerģija, un augšā, kā jau Jānis līdzīgi rādīja, ja, no sadales tīkliem ir šī te elektrības uzskaite redzama pa stundām. Ko mēs ieguvām no šī te digitalizācijas procesa? Tātad tas dod iespēju redzēt un analizēt patēriņu pa stundām, ļauj nospraust mērķus, tātad, ko tad mēs īsti darīsim ar to, ko mēs redzam. Un tad jau sako reāls darbības. Valstspilsētas pašvaldības digitālajā uzskaitē ir ēkas, ielu apgaismojums, luksofori, ne tikai iekļauti digitālajā uzskaitē, tāds bija lēmums.
Un tātad te jau mēs redzam, ja pirms tam redzējām grafiku ēkai, kur nav digitālā uzskaita, jo sistēma vienkārši izlīdzina šo te patēriņu vienādi, tās kilovatstundas viņi izlīdzina vienmērīgi pa periodu. Un šeit jau mēs redzam tātad, kad ir gan siltuma patēriņš, gan elektrības patēriņš. Te attiecīgi ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena un brīvdienas. Kāds atsīgāks noteikti pajautās, kāpēc novembrī ir pa nakti apgaismojums un nav ok. Var nomierināt, tas ir ārā apgaismojums, kas tagad ieslēdzās, un tāpēc, teiksim, brīvdienās šī te patēriņa nav. Un tad ir ideja, kas radās apkuras sezonā, principā uzsākot apkuras sezonu septembrī, oktobrī, līdz gada beigām jau radās ideja, ko tad mēs varam izdarīt vēl. Nauda ir tik, cik ir, bet tomēr mēģinam. Un tikai iegādāti šie te mikroklimata sensori. Ko tas dod? Sensors maksā naudu, vai mums to vajag, tas ir dārgi. Tas dod saprast, kāda tad īsti ir tā ēka. Un šeit es ļoti labi varu redzēt, parādās grafikā sistēmā vēl viens rādītājs telpas temperatūra, kur mēs redzam, ka samazinot siltummezglā, uzliekot kaut kādus uzstādījumus X, mana ēka saglabās siltumu līdz tik un tik grādiem. Un vai uz darba laika uzsākšanu ēkai ir komforta temperatūra vai nav, vai kaut kas ir uzstādījumos jāmaina. Te ir piemērs šogad bērndārs aizvest sensors un sāka mēģināt regulēt siltummezglu pēc tā, tātad gan no āra, gan no iekšpuses, tomēr kā tā ēka uzvedās. Un tad mēs attiecīgi redzam, ka, piemēram, šīs te ir brīvdienas, un te ir vairāk kā 17 grādi, nav ok. Skatāmies uz augšu, komforta temperatūra tātad tiek sasniegta pēc 4 stundām, tātad šo te komforta temperatūru tieši šai ēkai ieslēdz 4 stundas ātrāk, lai šī te komforta temperatūra tomēr tiktu sasniegta, jo viņai tādai ir jābūt. Digitālās uzskaitas priekšrocība ir arī ātra fakta konstatācija. Šajā grafikā mēs redzam arī bērndārzus, kam ir ventilācijas sistēma. Un šajā tieši gadījumā mēs redzam smuka punktiņu grafiku katrai dienai, bet parādās sarkanie punktiņi, man lec brīdinājums katru dienu, ka ir pārsniegums, un es redzu, ka tas pārsniegums ir diezgan liels. Es zvanu uz bērndārzu, un viņš saka, nē, mēs visur izstaigājām, mēs nesaprotam, kas notiek, un nekas nav, mēs neko neslēdzam, un es saku, kaut kur jābūt. Izsauc apkalpojušo tātad kompāniju, kas apkalpo ventilācijas sistēmu, un izrādās tā ir tehniska kļūme, tehnisks risinājums, kas ir nepieciešams, un labi saprotot to, ka īstenībā tā varēja iet arī mēnesi un 2, šis te patēriņš nemainītos, un ja nebūtu šī te digitālā uzskaite, tad tie būtu, principā nevajadzīgi zaudējumi. Skolām izmantojam pagaidām šo te ēku kardiogrammu, kā mēs viņu saucam, kur dāvina IZM, bet šo te pagaidām mēs nevaram salikt kopā ar mūsu sistēmu, tāpēc, mēģinam skatīties temperatūru vienkārši pēc pieejas, pēc iespējām. Tas, ko arī Jānis teica par sadalas tīkliem, arī esam samazinājuši jaudas. Šeit konkrēts piemērs tātad no Rēzeknes, un šajā gadījumā tomēr man ir jāuzsver, kad jums ir jāņem palīgi elektriķi un objekta saimnieks. Jāsaprot, kas ar šo objektu notiek. Jo, piemēram, ja šajā gadījumā mēs redzam atpūtas parks, ievada aizsardzības aparāta lielums objektā ir 160, vēlamais ir 80. Es kā energo pārvaldniece zinu, ka šim te objektam ir pieslēgta strūklaka,
ka šajā objektā notiek svētki, attiecīgi jaunais gads, līgo, un tas ir papildus jauda, papildus slodze, un arī strūkla, ka viņi varbūt kopā arī pat pasākums nepatērē tik daudz, bet šī strūkla, kas ieslēgšanas jauda ir ļoti, ļoti liela, un viņas, tā kā pietrūks. Un es saprotu, ka šajā objektē es nevaru samazināt. Bet, jā, esam samazinājuši ļoti daudziem objektiem, un ir iegūts samērā liels ietaupījums. Tagad, jā, esam digitalizēti, liekas, ka viss baigi labi strādā, visu mēs redzam. Kas notiek tālāk? Tālāk notiek tas, ka darba gaitā atklājas nepilnības, atklājas riski, rodas nepieciešamība izstrādāt vienotas vadlīnijas, atklājas arī tehniskas problēmas, kā es teicu par to pašu ventilāciju, tāpat arī par ārgaisa sensoriem var secināt, ka, piemēram, viņi nestrādā. Un redzams, katras ēkas energoefektivitātes potenciāls. Tu redzi, cik vēl var sasniegt tas maksimālais minimums. Un pats galvenais ir darbinieku ieinteresēšana un izglītošana. Kā jau iepriekš te kungi minēja, kad forši, kad viss ir digitalizēts un to vada no attāluma, viss ir baigi feini, bet tomēr tas cilvēks, kas dzīvo uz vietas, viņš jūt to mikroklimatu, viņš jūt, un viņam vajadzētu piedalīties šajā procesā, un man liekas, ka tas ir normāli. Viss notiek papšīs, cik tas maksā, vai tas vispār atmaksās, vai vispār ir jēga. Jēga ir. Šeit jūs redzat, pāris dienas atpakaļ es uzliku apkuras sezonu, pārskatu par pilnu apkuras sezonu. Un tad mēs redzam, tātad 22. gada otrajā pusē sanāk, septembris, oktobris, apmēram jau pilntiesīgi jau darbinieki sāka tikt informēti par šo un pieradināti pie šī te darba. Un mēs mēģinām, aiznest līdz tam, un efekts ir diezgan liels. Un Reizeknē pagājušajā gadā bija ļoti augsti tarifi, un tā ir ļoti liela nauda. Tā ka tas jau ir atmaksājies, es domāju, 4-5 gadu uz priekšu. Lielākais izaicinājums tajā visā priekš manis ir ieinteresēt darbiniekus, mainīt ieradumus kolektīvi, jo tikai kolektīvs ir visā ēkā, un tā ir kolektīvā domāšana, ko ir mainīt visgrūtāk. Tad dotajā momentā, ja mēs esam sasnieguši kaut kādu rezultātu, tad viņu arī ir jānotur. Un tas arī ir diezgan grūti. Un arī, teiksim, ja ieviešot kaut kādu jaunu pasākumu, ir ļoti grūti noteikt to sasniedzamo mērķi, cik tad mēs varētu ietaupīt, ja mēs izdarīsim to un to. Šogad palīgā ir ņemts BVKB mājaslapā atrodamais enerģijas ietaupījumu katalogs. Tur apmēram procentuāli pie kaut kādām darbībām, acīm redzot, ir jau aprēķināts, kur tad kāds ietaupījums ir iespējams. Kas izceļ un pierāda ilgspējīgu energo pārvaldību. Esam piedalījušies šogad un joprojām piedalāmies un iesniedzam ēkas uz šo te projektu, ko izsludina RTU vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta iniciatīvas projektā Energo vienoti. Šogad esam līdz šim, es ceru, ka būs vēl, nezinu, ir ieslēgtas ēkas izvērtēšanā, tātad ir iegūšas 5 pašvaldības ēkas. Tas nozīmē, ka šajās ēkās cilvēku viss kolektīvs ir darbojies tiešām energo vienoti. Viņi ir mainījuši savus ikdienas paradumus, viņi ir kopēji vienojušies par kaut kādām darbībām, kas ir parādījuši ļoti labus rezultātus. Un tā ir tā galvenā doma šim te marķējumam, ka mēs varam kopā, ka mēs esam patiešām energo vienoti un domājam par šo te energo pārvaldību, par kaut kādiem izdevumiem, kas īstenībā nav vajadzīgi. Tātad, ja tu redzi šo energo vienoti plāksnīti Rēzeknē vai kaut kur citur Latvijā, tad zini, ka tas ir ilgspējīgas paraugs prakses piemērs. Un es aicinu visiem būt energo vienotiem. Paldies!